Grīziņkalna iedzīvotāju ceļu trauksmi, tā pati biedrība tur apkārt. Atcerieties, kas toreiz Geto Games gribēja slēgt, ja nekas neizdevās, tiesā uzvarēja Elbakjans. Respektīvi, tie tagad sačakarējuši satiksmi ir Grīziņkalna visā apkaimē, tur salikuši kaut kādas zīmes, ķieģeļus, tur parkingu nedrīkst vairs parkoties, ko tur, jā, maksas parkingu un tā tālāk. Sačakarēt satiksmi, neņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, jo tur šāda te it kā mākslīga biedrība, kā saka, kas tur pārstāv mazu daļiņu no iedzīvotājiem, jā, visi progresīvie. Marta Kotello vadīja šo te biedrību, pēc tam pati tika ievēlēta domē un tagad dara visas šīs te neiedzības, kā iedzīvotāji uzskata. Nu, un tagad ir tur jau vairāk kā 500 cilvēki apvienojušies WhatsApp grupā, vāc parakstus jau 1500 savākt ir, tāpēc vajag palīdzēt Grīziņkalna iedzīvotājiem cīnīties pret šīm te progresīvo neiedzībām. Drīz arī progresīvie kopā ar nacionāļiem, kopā ar apvienoto sarakstu un vienotību grib sačakarēt Ģertrūdas ielas apli, vēl tur kokus sastādīt un nezinu ko, ja? Tāpēc aicinu visus parakstīties pret šiem te murgiem. Linku uz parakstu vākšanas šo te vietu, tātad manā balss LV var atrast manā Telegram kanālā. Nāciet uz manu Telegram, Rudolfs Breimanis, live, un tur varēsiet atrast linku. Tie, kas paši māk sameklēt manā balsī, nu tad sameklēt Grīziņkalns mana balss un parakstamies, lai ātrāk savācās. Tur nepieciešami 2000 paraksti, lai doma pārskata šos te progresīvo murgus. Nu, jā, šādi te Rīga tiek sačakarēta.